Kādu viņš izstāstos kanāls? Garšo pēc kazas pupiem. Es nezinu, vai man šeit ir atkarēja vai nē. Labrīt, man klausītāji un skatītāji. Ko? Esam ceļā uz Olimpu kalnu. Pagaidām neesmu iebraucis un sapratis, kā te vispār var braukt, pārvietoties un cik ātri drīkst braukt, cik nedrīkst. Mūsu automašīnai varētu teikt, ka gaismas nav vispār. Tāpēc, kad viņi šitie luk tur ir kaut kādi nodiluši, aizsvīduši, nu, figi viņi zin kādi. Tā, nedaudz pagriezīties pa kreisi, tas ir man kur. Tur. Jā, tas ir šeit. Nu, lai to satiksmu ar tevi. Interesanti. Skūters. Bet okei. Es tiku skaidrībā. Tā. Šodien ir darba diena, šodien ir pirmdiena, šodien ir 5. augusts. Mēs pīļījam uz Olimpu kalnu. Uzkāpsim kaut kādus, es tā ļoti pieļauju, ka arī uzkāpsim 2400 metros. Nu, visu uzfilmēšu, parādīšu kaut kā tā. Darīsim to pirmo reizi. Kalnā kāpsimies pirmo reizi. Nu, tā kā ar ģimeni un tādu kaut kādu pārgājienu veiksim. Bet, nu, it kā viņš nav garš pārāk. Kaut kādās minūtēs apmēram 60, bišķi vairāk varbūt vajadzētu tikt galā ar to visu pasākumu. Nu tālūk, tā kā vajadzētu būt interesanti diena meitenes. Jā, un pulkstens ir, lai jūs saprastu, 6:30 puiši. Jā? Kā 6:30? Jā, 6:30 no rīta. Un jābrauc mums ir 4 stundas un 20 minūtes. Tā kā jāpaceļā būs kaut kas interesants. Pieslēgsimies un pastāstīsim. Pagaidām tā. Ieskrējām benzīna tankā pa ceļa muzejs. BP. Pilnīgi svaigas bulciņas tikko cepts ar spinātiem. Krosons svaigs. Man ir kaut kāds šitas te piespienu plācenītis un fantastiski garšīgi atkal viss. Laikam tā Grieķija arī būs garšīgā zeme. Pagaidām tā izstāsta. Nu, tā. Tas tāds īsais pieslēdziens. Aizbrauks nopirkt kaut ko ēdamu, lai mēs varam kalnā droši kāpt un no bada nenomirt. Kaut kā tā. Bet tā visā visumā maucam, jā. Nu, vēl stundiņu jāpabrauc un tad jau nonāksim vajadzīgajā vietā. Tas vienkārši nolicis makšķi ceļu vidū. Un rodās sastrēgumu. Un aizgājis. Galvai pārkāsis. Ko lai es? Turies pie kameras. Jā. Kā augsts filmē, nevis kāda.
kā aizmugurē šūpojās. Nu, lai dzen uz priekšu. Tā jāizslēdz ciet. Tagad vecīt. Tā viņi neiet, nu. Pulss aizskrit jau. O, mēs viņus panācām. Nē, bet šitie tagad būs, tu nepareiz ārmēk. Ojoj. Davai, gāzi. Tu gāz grīdā. Tev veselu rindu, tu dzirdēsi. O, nu viss. Nu jo, šik izjauts visu man izklāja. Bet tā ievies jūras lidos, veselēs nosala, kad biju viens tumso ūdeņu vidū. Nē, vai ūdeņis nezinu. Ūdeņu vidū. Zelta. Ugunis spīd. Skrien. Lien. Rāpo. Pagaid! Bet tā. Nē! Kas sniedziņš bāl. Nē, dzīvē. Kāpēc? Nē, pagaid. Kas visu laiku iegāja? Ja tu atkal atnāksi sargāt, nebūšu vairāk kā ar viens, bet tu atkal tā Atpakaļ nāksi, redzēsi jūrmalu kailu un sēru, un tu veseli meklēt sāksi, kuru tev vakar vēl vaļā. Esmu apbraukuši pie Olimpa. Šis tāds te tur kaut kur tur. Un mēs esam tādi maziņi. Re, viss ir nobruņojušies ar pacietību. Un tagad mēs iesim kalnā. Aiziet! Šitie ventilātori reāli glābi. Blīn. Bet nu, ir ok. Tās ir pirmās 10 minūtes, lai jūs saprastu. Vēl 40 apmēram.
Kā meitenes pagaidām ir? Vēl 40 minūtes. Atceries tā kā uz skolu. Jā. Uz pašu virsotni. Nu ko? Bet labi, ēniņi tādu pašu. Paldies Dievam, nav svēlme. Vispār būtu beigas. Es vēl nezinu, kāpēc es piekrītu šim pasākumam. Bet nu katrā gadījumā pusceļā es varu apstāties un iet atpakaļ. Sekojiet līdzi. Davai, durat. Te ļoti prātīgi, jā. Nu, pagaidām šitā, nu izstās dievīgi. Reku ir viss Olimps. Reku viss ir augšā ir Olimps, mums tur kaut kur augšā jānonāk. Jānonāk virs meža. 30 minūtes jau ejam. Pēc rakstītā Googlē vēl kādas minūtes 20, bet es tam neticu. Esam klāt? Ne šodien. Nu ko, pēdējais rāviens. Mēs būsim virsotnē. Reku, tur jāuzkāp. Gāja jau jautri mums pirmās minūtes. Viņi paņēma vecvabo. Telefonu atradu. Karoči. Mīnus 3 kilogrami. Stabili. Bet es vēl turos, es nepadodos. Es uzkāpšu pie tā Dieva, pie tā Olimpa. Smagi. Es sāku pārdomāt savu diētu. Nu ko, mēs esam šeit. Mēs nogājām tur to visu dzelteno maršrutu. Šeit no šīs vietas. Un mums tagad palikās vēl vot šitas te un šeit. Un tie būs tie. Jā, šeit reku būs 2, te būs 2, 400. Jūs teikt, ka mēs jau šito nogājām? Mēs šito visu nogājām. Nu, kā te redzējāt, cik mums jau tālu jākāp. Tā kā pirms tam, ka es teicu, ka tas ir pēdējais rāviens, es stipri vīlos. Bet nu neko. Pēdējie metri, es domāju, ka pēdējais, nezinu, kādi 300 metri laikam vai 400, bet es to kalnu uzveikšu. Bišķis izrāvēs priekšā, bet reku man brigādi jau man seko. Viņi visi ir veiklāk pa mani. Mīnus 5 kilogrami. Tā turpinām. Navigācija parādīja pēdējos 150 metrus. Mēram tas tā tur izstās. Kaut ko. Tur augstāk. Bļās pēkļā. Nekādreiz. Mīnus 8 kilogrami. Nu, šitik tālu esam tikuši. Satikām 4 latviešus, 2 dzīvo Grieķijā.
no šīs punkta mums vēl jāiet 40 minūtes. Mēs baigi esam pārvērtējuši savus spēkus. Reāli kavēsim uz naktsvietu, bet mēs esam mērķi pilni. Mēs gribam sasniegt, pareizi, Ērika, mēs gribam sasniegt. Tas būs tāds, zin kā, jauns sākums kaut kādām beigām, vai otrādi. Jauns beigas kaut kādam sākumam. -10 kg. Pa šitādi te ir jāiet augšā. Tie akmeņi slideni. Šitien te jākāp. Jūs baidī. Pēc tam vēl tur. Ej, tu štunās. Neko. Malcam. Nu ko, esam 2000 metros, bet augstāk mēs vairs nekāpsim. Mums pietrūka spēka. Un pietrūka laika. Es neteiktu, ka spēka, es teiktu, vairāk laiks. Pietrūka laiks, jā. Un bērniem reiz bišķi galva. Nu, te ir tā bišķi tāds jau retinātāks gaiss. Bet pasakains skats. Zin kā, un mums pietiek. Mēs esam pirmos Olimpa dievus satikuši visdrīzāk. Un tagad mēs varam droši doties tālāk. Pareizāk sakot, atpakaļceļā. Mums vēl vismaz ir stunda jāiet kā minimums. Un tad jau. Un mums vēl uz dzīvokli jābrauc kāds stundas 4. Un pulkstens ir 5. Tā kā mēs 10, 11 vakarā būsim tikai dzīvoklī. Tā kā tā. Kaut kad uzfilmēšu apakaļceļu, varbūt, ja būs kaut kāda smukāka vieta, bet tas arī viss. Davai, -10 kg šodien ir. Ar to arī pietiks. Attā. Olimpa kalns ir augstākais kalns Grieķijā, kas atrodas starp Tesaliju un Maķedonijas reģionu, apmēram 100 km no valsts otras lielākās pilsētas Salonika. Tam ir 52 virsotnes, no kurām augstākā atrodas 2917 metru augstumā. Grieķu mitoloģijā Olimpa kalns bija pazīstams kā 12 Olimpa dievu mājvieta. Olimpa kalns ir pazīstams ar tā bagātīgo floru. Tas ir viens no Grieķijas nacionālajiem parkiem un biosfēras rezervātiem. Kāpšanas bīstamības dēļ Olimpa kalns netiek īpaši ieteikts populārākajos turismu maršrutos, taču tas ir milzīgs magnēts, kas pievilina tos ceļotājus, kuriem patīk kalni. Bišķi, nu ko, apakaļceļš ir bišķi raitāks, ne Alis? Alis bišķi tavarēja, kāju sabrāza. Mēs šeit apsēdāmies un gaidām mūsu noklīdušās dāmas, bet viņas reku jau ir pievilkušas kāju un nāk šurp jau. Tā kā tā, vēl apmēram mums ir 40 minūtes, labā tempā ejam atpakaļ. Tā kā vēl 40 minūtes un būsim jau vietā, kur ir mašīnas. Tālūk, baigie monstri būsim. 13 grādi. Ir 13 grādi. 40 minūtes vēl, šitādā tempā. Nu, šitā te mēs turpinam iet atpakaļ. Mēs ar Alisu esam kaut kā pasteigušies uz priekšu. Stipri tālāk nekā meitenes. Šitās foršas gadžets man uz kakla ir. Alisei arī. Tas ir manis šitās diviem tādiem ventilatoriem. Un Alisei ir bišķi savādās, kurš pūšās. Nu tā kā viņš tā kā austiņas uzliekās parāda, Alisa apstājies. Reku, un viņš tur sūc iekšā. Un pa tām šķirbām, reku, te apkārt, viņš pūš ārā gaisu visu apkārt kaklam. Fantastiski atvēsina. Ja ir karsts un baigi labi, jā. Tev jau izlādējās vai ne vēl, Alis? Nu Alis jau visu dienu viņa staigā, viņš vēl nav izlādējies. Viņš kaut kādas tur, nezinu, 6 točnas stundas tur. Un šitas te gan izlādējās, bet man ir powerbanks līdz uzlādēja vienreiz jau. Bet nu baigi labā štēla iesaku, vienkārši rullē. Nereklamē, bet iesaku. Tā kaut kā. Es domāju, ka Alītī varēsiet atrast un nopirkt. Un viņš tur kaut kāds kakla ventilators saucās, tur kaut kāds tur, nu, kaut kas tam līdzīgs. No tā kā mēs turpinam ceļu uz mašīnu, un tad jau brauksim uz dzīvoklīti. Baigi jau kavēsim, jāuzrakst būs saimniekam, kad būsim krietni vēlāk, jo pa ceļām vēl mums jāiebrauc veiklā kaut kādu maizīti jānopērk ir. Nu tā kaut kā. Bet tā dodamies, nu vienkārši vispār fantastiski. Tāda forša pastaiga, kalnā augšā, kalnā lejā.
Jā, labi pavadīts laiks. Nu, atnācām uz tādu fantastisku vietu ar Alisu. Nomazgāt seju, tu gribēji? Mazgājam? Jā, vai, mazgājam seju. Jā? Vīdījos stipri vēls. Mēs ieradāmies dzīvoklītī tādā, pēc tam no ārpuses jau apstīšos, kā tas izskatās. Nu, dzīvoklītis šāds, šeit būs meitenēm, guļamais, virtuvē, teiksim tā, bet tas jau nav visrakākais. Ir televizītis, tārāk vannas istaba, forši patīkam. Duša tā, paskaties, jau ir kāda forša duša. Nu, ļoti simpātiski. Un mums gultiņa tāda forša. Nu tā kaut kā. Tāds dzīvoklītis maksā 78 eiro. Tā kā, pastīsimies, kas ir apkārt. Oi, nāk miegs. Un vēl šovakar bišķi jāpaskatās, ja kaut kas rīt man no rīta agri jāpastrādā. Oi, darāmā daudz, tā kā viss, labu nakti, dosimies gulēt un tad jau rītā uz sakariem. Čau!